Sveicināti Jūrmalā, добрый день всем! Šobrīd mēs šeit esam sanākuši kopā, lai atklātu šo skaisto Wi-Fi soliņu un vēl 25, man liekas, 25 vietas Jūrmalā. Un tūlītās apskatīsimies manā špikerī, kas mums te ir rakstīts. Visu es jums neteikšu, bet nolasīšu ļoti svarīgu informāciju. Tātad šis ir pirmais bezvada interneta punkts Latvijā. Nē, Latvijā pirmais parādījās 2002. gadā, bet Jūrmalā šis ir pirmais. Pareizi, ja? Ja? Nākat tuvāk man palīdzēsiet, ja negadījumā kas? Par cik mēs jau esam, kas saka, samainījuši visu gaitu no beigām uz sākumu, tad, principā, es varētu arī dot jums vārdu. Arī Guntas Smalkās kundzei, jūs, Guntas Smalkā kundze, sveicināti. Gusts. Jā, tātad es došu vārdu Guntas Smalkās kundzei, kura ir Rīgas domes izpildu direktora. Jūrmalas domes izpildu direktorai. Lūdzu. Labdien, klātesošie! Mēs patiesi priecājamies par to, ka Latvtelekoms ienāk Jūrmalā ar šādu pakalpojumu. Bezvada internetu lietotāju skaita mēs redzam, ka šis pakalpojums ir pieprasīts, ka to izmanto gan pilsētas iedzīvotāji, gan viesi. Un līdz ar to, pat cik Jūrmalas pilsēta, Jūrmalas doma rūpējās par to, lai visiem būtu ērti, gan atpūtniekiem, gan biznesa cilvēkiem, gan arī tiem, kas vēlās vienkārši izklaidēties internetā. Mēs, protams, priecājamies par šādu Latvtelekomu soliņu šeit, pilsētas centrā, Hornadārzā, kas ir pati gājēja iela, visapmeklētākā visā Jūrmalā. Mēs ļoti ceram, ka sadarbība ar Latvtelekomu turpināsies. Šis ir pirmais, bet nav pēdējais soliņš. Lai mums un visiem mūsu viesiem, visiem mūsu iedzīvotājiem ir jauka atpūta uz šādu soliņu. Jā, un tagad es došu vārdu tātad biznesa klienta daļas direktoram, jā, Gustam muzikantam. Es atvainojos, šeit tik nopietni cilvēki, es pilnīgi uztraukusies esmu. Labdien, dāmas un kungi! Man ļoti liels prieks šodien būt šeit Jūrmalā, vienā no skaistākām pilsētām Latvijā. Un šodien atklājot šo bezmaksas Wi-Fi soliņu, Latvtelekom soliņu, mēs simboliski atveram arī bezmaksas Latvtelekom Wi-Fi zonu Jūrmalā. Latvijā mums ir apmēram pāri par 2000 bezmaksas piekļuves punktiem, no tiem 20, par šo jau 6, būs tieši Jūrmalā. Un tā kā pēdējā laikā strauji palielinās šo bezmaksas internetu lietotāju skaits, un precīzi par 220% ir pieaudzis lietotāju skaits, tad es esmu drošs, ka arī Jūrmalā, jūrmalnieki un Jūrmalas viesi izbaudīs ne tikai sauli un jūru, bet arī tās iespējas, ko dod mūsdienu tehnoloģijas. Runājot par tehnoloģijām, pēdējā laikā ļoti strauji pieaug datu apjoms, ko mēs lietojam internetā, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mums ir stabils, ātrs internetu pieslēgums. Un arī Jūrmalā tieši mēs varam piedāvāt jau šodien vairāk nekā 30 000 mājsaimniecībām Eiropā ātrāko internetu. Un es gribētu vēlreiz pateikties Jūrmalas domai par veiksmīgo sadarbību un novēlēt visiem jūrmalniekiem, Jūrmalas viesiem jauku vasaru un patīkamu internetu lietošanu. Paldies! Paldies, un es domāju, ka pāriesim pie šī nopietnā procesa paša soliņa atklāšanas. Es lūkšu Smalkās kundzi un, protams, muzikanta kungu noņemt pārklājumu. Aplaudēsim! Es domāju, ka jums pašiem arī vajadzētu izmēģināt, kā tad ir tur ērti tajā soliņā.